Hello. Čau. Sveiks, Reini. Sveiks. Kas tev fascinē pierobežām? Pierobežām? Labs jautājums. Man kaut kādā ziņā pierobeža ir kļuvusi pazīstama un tuva. Man fascinē cilvēcīgums, tīpaši tāpēc, ka tā ir Latgale un Sēlija, tā ir tuva zona. Un es neteiktu fascinē, bet man, protams, vienmēr interesējusi ir ainava. Man interesē, kā tā ainava mainās. Un šobrīd saistībā ar ģeopolitisko situāciju, militarizāciju, viņi mainās visu laiku. Katru reizi, kad es aizbraucu, ir citādi tā ainava un pierobeža. Kā tu izvēlies, kur braukt un ko darīt? Vai vienkārši vērot, vai iet pie kādiem cilvēkiem? Cik bieži to darīt? Kāda bijusi tava vispār pieeja šai sērijai? Šis ir projekts, kurā varbūt mazāk ir tāda konceptuāla pieeja, kad es zinu, ko es daru, un tad es sekoju tai vīzijai. Es vairāk dodos un es skatos, kur mani ved. Jau pats pirmais brauciens bija tāds, es vienkārši ieliku punktu pie robežas. Pirmā bija Goliševa. Es aizbraucu, sāku sarunas ar cilvēkiem, un tad pēkšņi man atklājās katru reizi kaut kāda jauna tēma, jauns lauks, kā izpētīt viņu, vai man iesaka aizbrauc tur vai izbrauc tur. Un viņš tā pakāpeniski būvējas tas projekts. Piemēram, vienā dienā es biju Liepnā. Es nezināju, ka Liepnā ir otrs lielākais bēgļu centrs Latvijā. Un tad es skatos, vīrieši spēlē futbolu. Parasti tas nav Latvijas ainavai ierasts skats, kad vīrieši dienas laikā spēlē futbolu. Un tad mēs tālāk saprotam, ka tur ir bēgļu centrs, tad mēs sarunājamies. Viņi ir katru reizi ar kādiem atklājumiem šī zona. Kā tev liekas, tava sērija, kādu priekšstatu veido vispār par pierobežu šo austrumu? Man ļoti grūti par to spriest. Man sajūta, ka es esmu pārāk dziļi iekšā. Gan jau tas ir tavs priekšstats, līdz ar to. Kāds ir tavs priekšstats? jā, tas ir pilnīgi noteikti mans. Kāda ir tā pierobeža, respektīvi? Jā, tas būtu precīzi. Uz to es varētu mēģināt atbildēt. Pierobeža ir ļoti, ļoti dažāda, ļoti kompleksa zona. Un viņu ir grūti tā ātri vienkārši aprakstīt. Kā lielākoties jebkuru vidu. Man liekas, tā ir vēl viena lieta, ka mēs bieži vien esam ar kaut kādiem stereotipiem, pieņēmumiem, kā mēs raugāmies uz pierobežu zonu. Un tas pirmais, ko es atskārtu, kad man nācās šīs lietas atmest. Un kaut kādā ziņā tieši šī stereotipi un pieņēmumi un arī robežas sabiedrībā, es teiktu, tās īstās robežas, kuras ir daudz noturīgākas nekā iespējams žoks, kas ir uzbūvēts. Un tā ir tāda, man liekas, aktuāla lieta. Izstādes kontekstā tas nedaudz varbūt parādās citātos. Nevis citātos, bet interviju fragmentos. Un tajos fragmentos tur ir pilns spektrs. Tur ir vienkārši tas, kad mēs runājam par ikdienu, līdz tam, kad reizēm es esmu dzīts kaut kur projām, man ir draudēts, un citreiz savukārt ir ļoti politkorekti teksti, kuros tu, protams, saproti arī to domu, kas ir nepateikts. Ko tu vari pastāstīt par iekārtojumu? Par ko? Par izstādes iekārtojumu. Izstādes iekārtojums ir kopdarbs ar izstādes komandu un kuratori. Un man par viņu ir prieks tādā ziņā, ka viņš ir minimalistisks, tā kā man parasti patīk. Labāk, man liekas, ir mazāk nekā vairāk. Šī ir ļoti maza daļa tikai no sērijas. Un šis bloks, kurš it kā kādā ziņā ir traucējošs, viņš ļoti labi parāda arī to, kas reizēm dabā ir ar šo robežu, kad viņa traucē kaut kādas migrācijas ceļus, un viņa būtības robeža nav dabiska konstrukcija. Tā ir politiska konstrukcija, kura ir nepieciešama, lai mēs kaut kā paustu to savu politisko nostāju, suverenitāti un to, ka šeit sākas mūsu valsts, bet citādi viņa ir nedabiska. Vai šī arī būs viena no tām sērijām, kas nekad nebūs pabeigta? Es domāju, ka jā. Man ir liels problēmas ar sēriju pabeigšanu. Paldies. Apsveicu, čau. Paldies.
Sveika, jūs par šo izstādi runājat gadījumā? Jā, kā reiz tā sagadījās. Tā. Liāna laižās, jā. Jā, Liāna laižās. Es paturēšu, jā. Tur. Kāds iespējas? Labs. Mēs tā kā reiz runājam, ka Reina bildes tādas, viss ir forši, izcili. Liāna tā interesantāk izteicās, pozitīvāk. Es atzinos, ka man vienkārši viņa bildes nedaudz mulsina vienmēr. Viņas man liekas tādas tīras, kas manī rada tādu urdekli, bet es skatos un man nav nekā, kur piesieties. Un man jāatzīst, ka man patīk. Tāds perfekts pierobežs, jā, tādā ziņā. Viņi nav perfekti, ja sāc skatīties pa detaļām, viņi nav perfekti, bet tas pirmais iespējas, ka tev uz to bildi paskaties, ka viņi ir tāda skaista sakārtota. Liekas, ka tas tā kā varbūt neatbilst īstenībai, bet atbilst, kā izrādās. Un favorīti man tur tā stūrītī, tur tās sirsniņas ļoti smuki izzīmējas. Paldies! Es skatos, ka tu esi iestrēdzis pie šīs bildes. Tu esi pie šīs bildes iestrēdzis. Sākumā likās, ka tur ir kaut kādas tā kā... Es tur saskatīju kaut ko, kā tur īstenībā nav, bet man viņa ļoti patīk. Man nav tādu kādu dziļu komentāru. Labi, paldies. Tu esi pasākuma fotogrāfa? Letus fotogrāfa. Letē šodien fotografē? Jā, arī šodien. Jā, es domāju, varbūt autoram. Nē, šoreiz ne. Kā tev šis pasākums izskatās no fotogrāfa viedokļa? Ir ko darīt šeit? Izskatās ļoti labi. Nav bijis laiks varbūt iedziļināties pagaidām bildēs, bet paspējuši pa laika gaitā. Paldies. Vika, kā tev izskatās pierobeža? Man liekas ļoti interesanti. Labā nozīmē šī vārda. Vai Reņa Folkmaņa pierobeža atbilst arī taviem priekšstatiem, vai arī tā kaut ko sniedz kaut kādu jaunu, varbūt arī skatījumu tavā izpratnē? Es domāju, ka tā sniedz Reņa skatu punktu. Un es ļoti novērtoju to, ka Reinis tiešām ir ieguldījis daudz laika, dodoties šajās ekspedīcijās un tā kā, mēģinot saprast, kā viņam tas viss izskatās. Un, man liekas, tas ļoti cienījami. Labi, paldies.